Viss, kas ir noticis ar mani, ir tikai bijis uz labu, un es izbaudu katru mirkli un katru dienu. Daudz mazulīšu nonāk zīdainamos, pēc tam bērnamos, un tālāk internāta skola un tā tālāk. Un es esmu viens no šiem cilvēciņiem, kas ir izgājis katru no šiem posmiem. Pastrādāju dažādas nedarbus, protams, man ļoti bieži vien nācās dzirdēt, no Dievs jau nekas nesanāks. Tā ir tāda sava veida tā psiholoģiskā gremdēšana. Tev gremdē iekšā pilnīgi, tu esi nekam nevajadzīgs, tev nekā nav. Tajā brīdī es tā sapratu, ka kāds ir ar mani un kāds mani ļoti mīl. Es sapratu, ka tas ir bijis Dievs, kas man tik ļoti mīlējis, ka viņš ir vedis cauri šiem posmiem un līdz pat šai dienai. Par pārsteigumu maniem skolotājiem daudziem, kuri man tā kā teica, ka no manis nekas nesanāks. 2010. gadā es ieguvu doktora grādu inženierzinātnēs, 2 maģistra grādus, viens Latvijā, viens Beļģijā. Pateicoties Dievam, es esmu piedevusi arī savai īstai bioloģiskai mamītei un pateikšu viņai paldies, kad man ir bijis iespēja 9 mēnešus, kas ir pats ilgākais un brīnišķīgākais laiks man bijis, ka es varēju būt pie viņas sirsniņas, un vēl jo īpaši es viņai tiešām esmu pateikusi paldies, ka viņa ir laidusi mani pasaulē, ka viņa nav mani nogalinājusi, izdarot abortu. Un es gribu iedrošināt visus cilvēkus tiešām, jo īpaši jaunās topošās māmiņas. Nedariet pār saviem mazuļiem, jo tā ir dzīvība un tas ir kaut kas skaists un īpašs, un tā ir Dieva dāvana.